daļā laikapstākļi atvēlētajā laikā bija ļoti nepiemēroti kāpšanai. Tāpēc mums nācās mūsu ekspedīcijas trešo daļu tā arī atstāt nerealizētu. Nākošreiz. Tagad mēs esam atmukuši uz blakus esošo Patagonijas Argentīnas daļu. Šeit laikapstākļi ir mazliet labāki, kaut gan arī vakar bija, pareizāk aizvakar naktī ļoti spēcīgi vēji, lietus līja, augšā ir daudz sniegs tur sasniedzis, bet apakšā medāju līmenī un trekinga taku līmenī tīri nekas. Šodien vispār ir ļoti skaista diena pēc tādiem Patagonijas vērtējumiem. Nedaudz vēņš, saule, zils mākoņi, zils debesis un nedaudz mākoņi. Diezgan silts pēc šodien. Tā kā esam otrajā dienā Huemul trekinga. Skati, protams, tikpat skaisti, kā Patagonijā Čīles daļā. Čīlē mazliet vairāk puķu, varbūt mazliet lielāka daudzveidība skatos, līdz ar to, jo tas rajons ir mazliet zemāks, te pa puskilometru augstāks. Bet, nu, tāpatās ļoti skaisti. Izvēle bija šodien uzvilkt zābakus no rīta, ja krosenēm būtu diezgan draņķīgi, vai gastie akmeņi, par to vadājumu malu arī diezko nebūtu staigāt. Aiz Paso Viento pārējais taka īpaši nav. Drīzāk kaut kādi posmi ir samanāmi,
Kaut kur ir uzlikti kaut kādi akmeņu tūriņi tā kā ceļam, bet principā takas nav. Un mazliet jāpaļaujās uz savu prasmi atrast ceļu kalnos. Protams, ka mums ir ļoti paveicies. Fantastiska diena uz Paso Viento. Vispār pat vēja īpaši nebija, saule. Tādas zilas debesis, skaidrs, ar retiem mākoņiem. Domāju, ja šeit nokļūst tādā nevisai laba laika dienā, nu, tad ir jāiesprings. Varbūt arī labāk tad ir palikt tur uz Paso nakšņot, jo tur ir tādi kliņšu kūkumi un ezeriņi, kur varbūt var aizslēpties arī. Bet, nu, ja ir pamatīgs vējš, tad tur arī nakšņošana varētu būt tāda tīri jāstra. Vēl 5 stundas un esam pāri vēl vienai pārējai. Nu jau no kalna otrā pusē. Milzīga lagūna. Aizbergi. Mēs te guļamies vai Lenga. Šodien jau 11 stundas skājām. Nu, lūk, mēs esam trekinga jau beigu galā, un šeit ir jāšķērso vēl viena upe. Saucās Rio Tunnel. Tur baigais kanjons tāds. Izskatās, ka ļoti skaists, bet, nu, šajā reizē mums vienkārši jātiek tur pāri. Te ir krose novilkta. Nu, un vienkārši ar tiroliešu pārceltūs palīdzību jāceļās pāri. Nu, lūk, šeit kabinamies klāt un braucam pāri. Nu, lūk.
tā. Tagad man jānostiprina virve, lai es varu pārvilkt somas pāri. Tā mēs kaut kā pirmo somu esam dabūjuši pāri. Kā bija? Forši. Lai galīgi nevarētu teikt, ka mēs neesam uzkāpuši nevienā virsotnē Patagonijā. Mēs nolēmām tādā vienā mazā tomēr uzskriet. Kaut kāds 1B apmēram pēc krievu grūtības kategorijas. AD varbūt PD pēc Eiropas. Nu, lūk, un skats no tejienes ir vienkārši fantastisks. Lūk. Tur ir Fitzroys. Un viss pārējās redzēs Fitzroy klātienes virsotnes. Visu rītu Fitzroys kautrīgu līgo pirms kāzām tādā baltā plīvurā un ik pa brīdim kaut ko varēja redzēt, varbūt kaut ko nevarēja redzēt. Tagad tāda maliņa vismaz ir skaisti redzama. Ja? Nemaz nerunājot par tām zemākajām visām torrēm. Tas ir mūsu ceļš. Nācām augšā. Šis ir viens no alpīnistu sapņiem visā pasaulē. Kāpt šajās virsotnēs. Kā jau redzams, vasaras vidus Dienvidamerikā un Patagonijā, bet tie apstākļi, kas tur valda augšā, ir vienkārši skarbi pēc maksimālās programmas. Labu laiku sagaidīt, tas ir tāda loterija šeit. Bet tas ir iespējams, tā kā nekad nesaka nekad.